Ej, tu nost Audi, vai tik tiešām šādi var uztūnēt uz tādu jaudu? Ar tādu spēku paskaties, standarts, tik tiešām viņam bija 108, no aptuveni 108 zirgi defaultā uz riteņiem, tagad ir vienkārši graujoši gandrīz 150 zvēri un 429 Nm. Jā, tas ir vienkārši kosmos. Tā cepījam nost, audārīts vienkārši aizgāja kosmosā. Šitāda auto tik tiešām vēl reti, cik ir saglabājušies, bet no viņiem var izspiest ārā baigo zvēru. Un šitam vispār tas motors ir tehniski vienkārši ļoti spēcīgs, ļoti spējīgs vēl. Un jā, tie rezultāti tik tiešām tūltās dzīsim augšā nākamo. Arī līdzīgu, bet, iespaidīgi vienkārši iedomājies tātad tie nieka. Labi, viņam stokā vajadzēja būt 115, 85 kW motors. Pumpedūs, ūdens sprausla, bet, galvenais viss caur OBD, kur, tiek iekšā ārā. Vadības bloku nevajadzēja neko ārdīt zemē. Jā, 4 riņķi iespaido. 2000. gads ar šādu jaudu. Nobraukums, ja vēl oriģinālais 316 000, kas tas viņam ir vispār nekas, principā gāst un gāst. Tā kā jā, steidžot var. Tātad tagad mēs pirmais tests uzgriezām. Audi A4. ESP, ABS, tas viss skaidrs pretslīdi ir ārā izslēgt šobrīd, lai samērītu jaudu. Skatāmies, ko mēs iegūsam. Druscīt mazāk šeit ir Willpower 97 zirdziņi tātad faktiski iznāk. Un griezes moments vienalga ir ok, 347. Tātad, un attiecīgi Engine Powers 137 zirgi. Tas ir dzinējs un ar visiem Transmission Loss. Tātad Willpower Default ir mums 97 zirgi. Tātad tas ir Run 1. Mēģināsim uztaisīt Run 2. Tas ir dzinēja temperatūra mazliet, bet ok, tas tur nebūtu tik būtiski. Dzinēja temperatūra atbilstoši normai. Tātad vienalga mums ir 137 zirdziņi. Mums tātad jā, ir Engine Powers un Willpower 97 zirgi. Viņam būtu jābūt 115 defaultā. Pastīsimies, ieskriesimies vēl druscītiņā uz to aparātu. 5 robi, jo pēc tūna gribās, lai būtu 6. Jo reāli 5 robi pa masu. 6 ļoti prasās. Viņi te var iemest iekšā 6, un tad jau vispār tur ir viss stīgā. Tātad, kas mums jādara? Jāiestur 1500 aptuveni apgriezieni. Rupi runājot, dzinēja temperatūra arī mums tuvojās darba temperatūrai. Un pa lielam. Tātad atgriežamies mēs uz mīteru. Mīteru, kur mums ir measurements. Tā, noliksim šitā te, lai var labi redzēt. Un tātad skatāmies, kas mums te būs tagad. Tātad Transmission Loss on, izturam apgriezienus tātad. Un laižam vienkārši start. Un pedāli grīdā turam. Turam grīdā un ieskrienamies līdz aptuveni 200 km/h jādabun būtu. 4000 apgriezieni. Griežam. Hopā, drusku pāri 200 km/h. Jā. Domā nevar. A4 vecais labais dinozaurs vēl iegriezties, pumpedūs un kā vēl var. Griežās augšā, ka nemetās, paskaties. Uz Dynamax rullīšiem skaņa ārā ir vienkārši. Jā, griežās augšā normāli, Tagad izripināšanās fāze. Lūk, un paskatīs, viņš atgriežās atpakaļ uz tiem 1500, jā? Atceries, no cik sākām? Sākām no 1500 un uzgriezām. Identiski mērījumi faktiski mums ir. Kā redzams, viss standartā te notiek, jā? Tad attiecīgi 99 zirdziņi, 97. Stents ir inerciālais, viņš nav breaked dyno, jā, bet tas ir inertional. Tātad, un rādījumi ir čotka, drusīt mazāk nekā tam otram, bet pastīsimies, kas būs pēc tūna. Tā kā dzenam iekšā steidžu. Tātad, steidžs ir iekšā, viss čotka. Čotkīs, ejam iekšā uz mīteru. Un te jau atkal mums būs vienkārši starts. Liekam iekšā gaņģī. Ej, tu nost. Spogulī nav dūmu. Dūmu nav vispār, liekam 5. Ej, tu nost, davai, tagad turam tātad. Turam.
1500 apgriezieni jāiztur, no aptuveni. Turam. Pedālis ļoti čotka jānotur. Tā kā mēs jūtam, ka mums aptuveni ir tie 1500 apgriezieni, laižam start un pedāli grīdā. Un ceļam augšā. Ej, tu nost kā viņš aiziet. Moments, vienkārši moments. 200. Precīzi diezgan sanāca notrāpīt. Izripināšanās frāze. Līknes ļoti smukas. 2 līknes iet griezes moments un jauda torque and power. Izripināšanās fāze. Tagad kompis viss sarēķinās, stends viss sarēķinās un pastīsimies, cik būs. Cik mums tas nezvērs. Papilmēt tev drusku kā riepas griežas. TTI Power! Labais, ne? Ejam, pastīsimies, cik tur mums būs iekšā dupas. Tur jau kādas līknes zīmējās mums. Nu jā, šitam druscītiņās ir mazāk. 103,1, nu vienalga kaut kā 3 zirgi stabili klāt. Un gandrīz 100, ne, bet no ap 90 Nm ir klāt. Nu jā, druscītiņās varbūt tā, zin kā, nu, jebkurā gadījumā auto nav jauni. Arī nobraukums 300 000, gandrīz. Sai 300 000, bet nu vienalga, efekts tāpatās ir ļoti patīkams. Tā kā tiekamies steidžos. Labs, ne, rekur skaties, otrs tieši tāds pats. Džeki jau maina, jo ko mēs nevaram uz stenda uzdzīt ar naglām, saproti? Ar naglām virsū neiet, redzi? Nagliņas, ba. Tev pievilksim, kas tur tālumā stāv. Vai paskatīsimies, kas mums vispār parkā ir mašīnas. Bet viss ir sīkums. Paskaties, kas tur stāv. O, skaties. Olala, tas gan ir nezvērs, ne? Nice. To pēc tam dzīsim virsū. Nē, šis stends nemaz nevar izturēt. Stends ir tikai līdz 600 zirgiem. Hellcatam ir 717 zirgi. Bet šis jau kā Hellcats, jo kad ir Džeki jau svapo riepas. Tur tas vienkārši izbraucām uz ceļa. Tā aizgāja kosmosā. Tā kā mainam nos, paskatīsimies, ko viņi tur dara. Maina riepas, tātad. Vai šim Audi arī iegūsim tādu pašu rezultātu? Nu, kas ir? Nevar riepu nozdalūt? A, nē, vajag arī iedot kuvaldu, klausies. Kuvaldiņu, ne? Nu, var mēģināt. Tu lansīsim vasari, lai uzmest virsū.